Labdien! Šodien es gribētu uz operācijas piemēru pastāstīt un atbildēt uz šo bieži sastopamo jautājumu. Visi ir dzirdējuši, starpskriemeļa diska trūce var uzsūkties. Un, acīm redzot, tas nozīmē, ka var arī neuzsūkties. Un no kā tas atkarīgs un kādos gadījumos tas notiek un kādos gadījumos tas nenotiek. Šodien mēs operējām jaunu sievieti, kurai diska trūce nebija uzsūkusies, acīm redzami, jo, ja viņa būtu bijusi uzsūkusies, mēs viņu neoperētu. Un šajā konkrētajā gadījumā diska trūce šai jaunajai sievietei bija jau ļoti ilgi, un viņa bija pārkaulojusies, faktiski pārvērtusies par akmens cietu struktūru, jo viņa bija ļoti ilgi. Tātad visi ir dzirdējuši, ka starpskriemeļa diska trūce var uzsūkties. No kā tas ir atkarīgs? Tad, kad izveidojās diska trūce, tātad atgriezīsimies varbūt vienu soli atpakaļ, kas ir diska trūce. Tātad starpskriemeļu disks ir skrimšļa struktūra, kas ir faktiski amortizators starp diviem blakus esošiem skriemeļiem. Šai te skrimšļa struktūrai, kas ir tādas, varētu teikt, ripas formas vai monētas formas, ir ārējais gredzens, kas ir blīvs, un iekšā ir mīkstāks saturs. Tātad ir gredzens ārējais un iekšējais kodols. Diska trūce ir situācija, kad ārējais gredzens ieplīst un iekšpusē esošais kodola audi izspiežās ārā. Ja šie te kodola audi uzspiež uz nervu, un tas var notikt un var nenotikt, līdz ar daudziem cilvēkiem ir diska trūce, bet viņi nespiež ne uz vienu nervu, līdz ar to viņi nav jāārstē. Bet, ja ir tāda situācija, ka viņi uzspiež uz nervu, tad tādā gadījumā viņa rada sāpes, kas izstaro pa attiecīgā nerva gaitu. Tā kā diska trūces ir visbiežāk jostas daļā, tad līdz ar to jostas daļas nervi, kas iziet jostas daļā no mugurpuses, iet uz kāju. Un līdz ar to šīs sāpes izstaro uz kāju. Un te es varu uzreiz arī pateikt, ka ir milzums daudz cilvēku, kuriem ir diska trūces, kuras neuzspiež uz nervu. Uztaisot bildes cilvēkam tādu vai citādu iemeslu dēļ, ierauga diska trūci, un bieži vien diska trūce tiek vainot visās cilvēka veselības nelaimēs, kaut gan patiesībā tas bieži vien tā nav. Bet atgriezīsimies pie tās situācijas, kur ir diska trūce, kura patiešām spiež uz nervu un patiešām rada sāpes kājā. Un pieņemsim, ka šis cilvēks ir saslimis tikko, pirms pāris dienām. Un no statistikas mēs zinām, ka šim konkrētajam cilvēkam, kurš tikko ir saslimis, ir apmēram 60 līdz 70% varbūtība, ka diska trūce uzsūksies. Tātad no kā tad ir atkarīgi, vai diska trūce uzsūksies vai nē? Tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, vai tas fragments, kas ir izspiedies ārpus normālā diska, saņem asins apgādi. Respektīvi, vai ir saglabājies kāds asinsvadiņš, kas apgādā šīs te šūnas ar skābekli un ar barības vielām, jeb glikozi. Ja diska trūcē ir saglabājies asinsvads, tad šīs šūnas saņem asins apgādi un barības vielas, un līdz ar to ar vislielāko ticamību šāda diska trūce neuzsūksies, jo šūnas ir dzīvot spējīgas. Un pretējā situācijā, ja diska fragments, kas izspiežās, nav saglabājis dzīvot spējīgu asinsvadiņu. Tātad nav caurulītes, pa ko tek asins, kas apgādā šo diska trūces audus, tad šūnas faktiski iet bojā un uzsūcas. Tātad diska trūces uzsūkšanās nav nekas cits kā šo diska trūces audu bojāēja un sadalīšanās. Ar šo faktoru atšķirās tie cilvēki, kuri varēs izveseļoties no diska trūces bez operācijas, no tiem cilvēkiem, kuriem tomēr operāciju vajadzēs. Bet cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai diska trūce uzsūktos? Vai tas ir pusgads, gads, vai mēneši, vai dažas dienas, kā lai zina? Pieņemsim, cilvēks slimo jau 3 vai 4 mēnešus, un vai viņam gaidīt, ka diska trūce uzsūksies 5. vai 6. mēnesī, vai varbūt tam bija sen jau jānotiek. Tātad šī lieta ir zināma, ir izpētīta. Diska trūcei ir jāuzsūcās 6 līdz 8 nedēļu laikā no brīža, kad cilvēks ir saslims. Tas ir arī man ļoti svarīgs kā ārstam jautājums, kad pie manis atnāk pacients
ar diska trūces radītām sāpēm, es vienmēr prasu, kad tad jūs īsti saslimāt, jo es uzreiz rēķinu, cik ilgs laiks ir pagājis no brīža, kad viņš ir saslims. Ja cilvēks atnāk un viņš saka, es saslimu pirms nedēļas, uzreiz es saprotu, mums ir vēl vismaz 5 līdz 7 nedēļas laika, ko mēs varam mēģināt ārstēt šo cilvēku bez operācijas. Protams, izņemot tos gadījumus, kad operāciju vajag steidzami, ir tādas atsevišķas reizes, kad, piemēram, ir neizturamas sāpes vai cilvēkiem ir dziļš neiroloģisks deficīts, proti vājums kājā, tad jāoperē uzreiz. Bet visos citos gadījumos es uzreiz secinu, mums ir laiks, mēs varam pagaidīt. Un pretējā situācijā atnāk cilvēks ar diska trūci, un es viņam prasu, kad jūs saslimāt, daktari, es jau pusgadu mocos. Es uzreiz savā galvā saprotu, sen tas laiks, kad diska trūcei bija jāuzsūcas, ir pagājis, un līdz ar to šim te cilvēkam tāda varbūtība, ka tā diska trūce uzsūksies pēc mēneša 2 vēl vēlāk, ir praktiski niecīgi. Mēs nevaram ar to rēķināties, līdz ar to šādam cilvēkam uzreiz drīzāk jāpiedāvā operācija. Tā iemesla dēļ, ka tīri statistiski varbūtība, ka viņš izārstēsies bez operācijas, ir praktiski tuva nullei. Paldies par uzmanību! Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs. Šis ir mūsu kanāls. Lūdzu, spiediet laiku un parakstieties uz šo kanālu. Mēs šeit atbildam uz dažādiem jautājumiem par un ap neiroķirurģiskām slimībām.